Parasti es izmantoju 2 garumu skropstiņas. 10 kā pamats vai karkas vai kā tramplīns, kā kurš vizāžists to sauc. Un 13 vai 14 priekš tieši tā garuma. Apakšējais slānis piepaceļ skropstas, a otrs slānis iedod to apjomu un garumu. Izmantošu duo līmi, vienmēr izmantoju šo līmi un caurspīdīgo. Kāda ir kļūda, kuru pieļauju vienmēr līmējot skropstiņas, taisa cietāci. To darīt nevajag. Jums vienkārši ir jāpaņem ar pinceti skropstiņu un jāskatās taisni. Skatos taisni uz sevi un atstāju skropstiņu. Varbūt pirmās 3 reizes jums tas sagādās grūtības, bet pēc tam goda vārds. Jums tas liksies elementāri. Visu skropstu garumā es salikšu 10. Šajā kastītē ir it kā 10, viens izmērs, bet viņi tomēr ir dažāda garuma, un es lieku garākās. Tā izskatās pirmā kārta. Tagad es ņemu otro. Garākās līmēšu uz ārējo kaktiņu, īsākās tuvāk. Ļoti nesmuki izskatās, kad ir laineris vienā virzienā, bet skropstas karājas zemāk. Vienmēr skropstiņām ir jāsakrīt ar laineri. Tā izskatīsies vissmukāk, jūsu actiņa ies uz augšu. Tā mēs līmējam skropstiņas. Un krāsoju skropstas es pirms līmēju skropstiņas. Man kaut kā tā ir iegājies. Man šķiet, ka es tā smukāk varu nokrāsot skropstas. Un man īsti nepatīk, kad uz mākslīgajām skropstām ir vēl tuša. Bet tā arī ir jūsu gaumas lieta.